Labdien, mani sauc Ernests, es esmu no Ceplis, un šodien mēs apskatīsim centrāla apkures plītis, Concept 2 Hydro, Max un parasto versiju. Plītis būs ideāls cilvēkiem, kas meklē centrālu apkuri mājai, plīts virsmu, cepeškrāsni un lielu dekameru. Konkrētajiem modeļiem ir divas jaudas. Šim te Max modelim ir 25 kW, šim modelim ir 25 vai 20 kW. Ar 25 kW modeli varēs apsildīt līdz pat 200 kvadrātmetriem, ar 20 kW modeli līdz 170 kvadrātmetriem. Bet svarīga ir ne tikai jauda, bet tās sadalījums, un šīm plītīm tas ir lielisks. 3 kW uz gaisu un pārējais aiziet uz centrālu apkuri, kas nozīmē 20 kW modelim 17 kW ir ūdens jauda, 3 gaiss, un 25 kW modelim 22 kW ir ūdens un 3 kW ir gaiss, kas nozīmē, ka telpā, kurā atradīsies plīts, nebūs pārmērīgi karsts, arī plīts, tāpēc arī būs spējīga apsildīt lielu platību. Pirms apskatīsim tieši atšķirības starp plītīm, apskatīsim, kas tām ir līdzīgs. Abām ir pulēta nerūsējošā tērauda apmale, kas padarīs kopšanu vienkāršu, jo šo te nerūsējošā tērauda var kopt ar ķīmiju un ir vienkārši noslaucīt. Tālāk abām plītīm ir tērauda virsmas, kas sasils pilnībā visas. Protams, ir arī viens izņemams rīņķis, un jāņem vērā, ka šeit virsma būs karsāka, un jo vairāk tā iet uz dūmvada pusi, jo vēsāk tā būs. Tas nozīmē, ka plīts virsmai ir sava veida temperatūras regulācija. Tālāk jau nonākam virsmas galā, kur abiem ir mazs izgriezums, tas ir pievienošanai dūmvada no augšas. Adapteris ir jānopērk atsevišķi, bet tāda opcija pievienot no augšas ir standartā ietilps pievienošana no sāna. Abām plītīm ir pieejama gan no labās puses, gan arī no kreisās puses. Kreisās puses modeļiem visi spoguļu skatā. Varam redzēt šādi izvēltamu puļķi, kas kontrolēs siltā gaisma plūsmu. Atverot to, siltais gaiss plūdīs zem virsmas un virs cepeškrāsnes, tad vairāk sildot virsmu, mazāk cepeškrāsni, bet, kad tas ir iekšā, tad siltais gaiss ies apkārt cepeškrāsnī un sildīs vairāk cepeškrāsni. Tālāk jau nonākam pie plīts apdares, kas ir pilnībā siltināta, iekšā ir nedegoša stikla vate, pārējā apdara ir ar karstumizturīgu krāsu krāsots tērauds, kas ir pieejams vairākās krāsās, pelēkā, baltā, bēšā un sarkanā. Tālāk jau par plīšu lielāko atšķirību, kas ir cepeškrāsnis. Parastajam modelim tā ir 35 cm plata, un Max modelim tā ir 42 cm plata. Un vēl viena svarīga detaļa, parastajam modelim nav atdalītājs, modelim Max ir cepeškrāsnes atdalītājs. Pateicoties cepeškrāsnī, konkrētās plīts virsma arī ir nedaudz platāka. Šādi apskatīsim tūplānā. Pilnībā no bieza čuguna izlietas durvis, iestrādāts termometrs. Visa cepeškrāsnes ir no nerūsējošā tērauda, kas ir izturīgāks par parasto metālu un arī vieglāk kopjams. Modelim Max tieši tāda pati cepeškrāsnes, bet, kā jau iepriekš minēju, vēl ir sadalošā restīte, un cepeškrāsnes ir par 7 cm platāka. Abu plīšu dekameras ir pilnībā identiskas, izlietas no bieza čuguna, iestrādāts karstumizturīgs dekameras stikliņš, kuram ir pretaizskavējšanas tehnoloģija, kas nozīmē, ka tas paliks tīrs ilgāk. Attaisot, redzēt, ka visas durvis, protams, arī ir nomaināmas. Iekšā viss izveidots no 6 mm biezām tērauda plāksnēm, kuras ir speciāli paredzētas saskarsmē ar uguni, un viss iekšpusē ir siltummainis, kas plūst viscauri dekamerai. Dekameras ietilpība plītīm ir tiešām liela, pat ar pagali, kas ir 45 cm gara. Tā ieiet bez jebkādām liekām problēmām. Viena vērā ņemama lieta konkrētajām dekamerām ir tāds kā vasaras režīms,
kas ir čuguna reiste, kurām ir speciāli punkti, un viņu var ievietot iekšā, kas nozīmē, kad kurinot malku vasaras laikā, tā būs tālāk no siltummaiņa, mazāk atdos siltumu uz centrālu apkuri un tuvāk tieši virsmai. Tālāk jau esam nonākuši līdz plīts apakšai, kura varam redzēt ūdens temperatūru, kas ir sistēmā, un kontrolas slēdzi, kuru var kontrolēt vēlamo siltumu centrāla apkuras sistēmā. Šis slēdzis kontrolē gaisa vārstu, kas automātiski regulēs jaudu, ko plīts atdos uz centrāla apkuri un istabā. Tas nozīmē, ka jūs nevēlaties tik lielu jaudu, jūs varat uzlikt uz mazāku skaitli, un ja jūs vēlaties lielāku jaudu, jūs to varat izdarīt ar vienu pagriezienu. Tālāk zem termometra ir atvilkne, un pelnu sektorā ir grābeklis, kas padarīs pelnu izgrābšanu daudz vienkāršāku un tīrāku, un no čuguna izlietas durvis, aiz kurām slēpjās liela pelna atvilkne. Šādi izskatās plīts aizmugure, un mūsu mājaslapā ir pieejamas schēmas ar visām pieslēgšanas instrukcijām. Milzīgs paldies, ka noskatījos šo video par centrālapkuras plītīm Concept 2 Hydro un Concept 2 Hydro Max. Ja tev ir kāds jautājums par konkrētajām plītīm, droši sazinies ar mums ceplis.eu kontaktu sadaļā, mēs tev palīdzēsim. Ja vēlies apskatīties šīs centrālapkuras plītes vai kādas citas, atbrauc pie mums uz mūsu izstāžu zāli, kas atrodas pie Spunķciema, un izskatīsim variantus un atradīsim risinājumu kopīgi. Paldies jums!